Progresīvie apgalvo, kas vada satiksmes ministriju, arī Acis Švinka, ka klīstot daudz mīti, ka patiesībā tie visi maldinoši apgalvojumi, ka nesot jāpērk par visiem reģionālajiem ceļiem šī viņiete, respektīvi, ja kāds nesot jāpērk arī zemniekiem ražas novākšanas laikā, viņi saka, esot ļoti daudz, kas pārprasts attiecībā uz šo. Jūs domājat, ka viņš šobrīd mēģina tā, atrast kaut kādus ceļus, kā novērst vēl lielāku skandālu? Es domāju, ka jā. Tad ņemam augšā, skatāmies to, ko tad viņi tur ir piedāvājuši, kas ir pieņemts, jā, viņu budžetā, un tad lai skaidro. Es domāju, ka cilvēki, kas ikdienā pārvietojas šādu tipu automašīnām un zina, cik viņi par ko ir maksājuši, ļoti labi spēja aprēķināt, cik viņi maksās tagad. Un tas tiešām nav normāli, un es aicinu cilvēkus, ejiet un protestējiet, jo vienīgais, kas vēl baida vispār koalīciju un pie varas esošos, kuri it kā nebaidz vairs no nekā, tie tiešām ir cilvēki ielās. Līdz ar to es ļoti pateicīgi visiem, kas nebaidas un protestē gan Rīgā, gan arī lauku reģionos. Jā.